Šodien es gribu parunāt par grāmatu, kas saucās Sākumā bija sēnes. Šīs grāmatas autors ir britu pētnieks Džons Marko Allegro. Grāmatā autors izvirza hipotēzi, ka reliģiju izcelsme ir saistīta ar psihodelisko sēņu, īpaši amarita muskārie, kas ir mušmira, izmantošanu. Autors norāda, ka senie priesteri un mistiķi izmantoja psihoaktīvās sēnes, lai sasniegtu izmainītas apziņas līmeņus, kas kalpoja par sakrālās pieredzes pamatu. Un šīs pieredzes tika interpretētas kā dieva atklāsmes. Grāmata skar arī to, ka iespējams reliģiskās institūcijas ir slēpušas savu tradīciju patieso izcelsmi, lai kontrolētu piekļuvi šīm sakrālajām zināšanām. Noteikti iesaka izlasīt šo grāmatu, interesanta viela pārdomām. Grāmata patiesībā nav tikai zinātniskais darbs, tas ir izaicinājums tradicionālajiem priekšstatiem par reliģijas izcelsmi. Tā apgaismo par psihodēlisko sēņu nozīmi cilvēces garīgajā un kultūras evolūcijā. Grāmata noteikti ir iedvesmas avots pētniekiem, kā paver jaunas apvāršņas mūsu vēstures izpratnē. Turpinājums sekos, tāpēc seko arī tu, lai nepalaistu garām šo interesanto informāciju.